pozicionē. Man Lats vienkārši patīk, ka smaga un stabila valūta, kurai šogad ir tieši 90 gadi. Viņš sāk apgrozījumu 22. gada rudenī. Un šogad tieši man bija tāds gadījums, kad vajag uz krustībām drauga dēlam uz Kīvu kaut kādu dāvanu atsūtīt. Un es pajautāju saviem latviešiem draugiem, ko jūs dāvinājat vienkārši. Un viņi man teica, ka PSRS laika bija tāda tradīcija, teiksim, dāvināt šos sudrabus pieclātniekus, ja? Un es atradu viena kolekcionāru veikala šo monetu, ja? Un ziniet, cik viņa maksāja? Viņa maksāja aptuveni 20 lati tagadējus, ja? Tas nozīmē, ka Lats pēc būtības, ja? Viņš ir drusci, teiksim tā, virs savas vērtības reālas, ja? Bet ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka Lats ir viena no stiprākām Eiropas valūtām, ja? Un kad bija pārēja uz eiro, valūtas grib piesaistīties vairāk vācu markai. Spāņu pesēta, līra un tā tālāk. Lats nav tāds. Lats ir stabila, darbojuša valūta, un mums vajag to saglabāt. Kā jūs balsojat 2003. gadā, kad Latvija stājās Eiropas Savienībā? Es atturos. Atturējāties? Jā. Šobrīd vajadzīgs referendums? Vajadzīgs, protams. Lai noskaidrotu tautas viedokli. Labi, pēdējais jautājums, vai nosvinējāt Latvijas atbalsta grupas izveidi? Nē, tiksim tā, tikai formāli. Formāla svinēšana. Jā. Labi, ka Vārnokungs. Seržankungs, jautājums jums. Jūs, Zaļie zemnieku savienība, šobrīd konsekventi turpināt ceļu uz to, ka ir vajadzīgs referendums. Es saprotu tā? Nu, pagaidām mūs neviens nav pārliecinājis par pretējo. Mēs gan nekad neesam deklarējuši, ka esam principāli pret eiro ieviešanu, bet mēs esam principā pret šo te steigu, kad visi likumi tiek pieņemti steidzamības kārtā, lai gan laika, kā mūs saka, nemaz nav tik maz. Un otrkārt, protams, kad iedzīvotāji, kuri ir palīdzējuši radīt Dombrovskim šo te veiksmes stāstu, nu ir pelnījuši vismaz tik daudz, kā lai viņiem pajautā viņu viedokli. Mēs pat varbūt neuzstātu, lai šis būtu likumdošanas referendums, varbūt konsultatīvais, bet tomēr pajautāt laikam vajadzētu. Bet, nu, arguments par to, ka novilcināt, ja šāds procedūra iestājās, tad 2014. gads mums palaist garām iespēja iestāties Eirozonā. Nu, tad es jautāšu tā, tad sanāk tā, ka visus šos te pēdējos dažus gadus visa Latvija ir strādājusi tikai uz šo vienu mērķi, tad es atvainojos, lai premjeras kāpj Saeimā tribīnē un pasaka, ka mūsu ekonomika ir tāda, ka ilgāk šo te režīmu viņu vairs neizturēs. Un ja mēs nepieņemsim, tad viss bruks un juks, un kad būs vēl otrā iespēja, mēs nezinām. Cik patiesi ir jūsu nostāja? Zaļie zemnieki aiz slēgtām durvīm tikās ar vienotības pārstāvjiem, premjeru, finanšu ministru. Prasījāt vietu valdībā, lai atbalstītu eiro? Es šajā tikšanās nebiju, teikšu godīgi, bet, protams, zinot, ka man jānāk šeit būs, es kolēģiem pajautāju. Nekāda tirgošanās tur nav bijusi, nekāda prasīšana vietu valdībā nav bijis. Ir ienācis Dombrovskis un sācis ar vārdiem, ja jūs nebeigsiet bojāt man eiro ieviešanu, tad mēs ar jums nesadarbosimies ne šajā, ne nākošajā Saeimā. Nu, tā tad prasījāt sadarbības iespēju. Mums pateica, ka mēs varam pat neprasīt un nav vajadzīgs. Nu, būtībā tādā, nu, teiksim, tāds mājienas sēts miet. Dombrovska kungs, jūs neesat tas, kas bija uz sarunām ar Zaļo zemnieku savienību, un tomēr vai jūtaties apdraudēt reformu partiju šobrīd tādās pretišķībās, izpelnās kritika no Dombrovska premjera un tai pašā laikā Zaļie zemnieki tā kā skatās uz valdību? Vai šobrīd valdība ir stabila un jūs redzat tos īstos iemeslus, kāpēc Zaļie zemnieki šobrīd ir protestē pret eiro? Es domāju, ka valdība ir diezgan stabila, tāpēc, ka ir diezgan skaidrs, ka reformu partija ir vienotības visuzticamākais partners, ja mēs runājam par eiro ieviešanu. Tas praktiski garantē valdības stabilitāti vismaz līdz tam brīdim, kad eiro tiks ieviests. Savukārt, ja mēs runājam par saskaņas centra un Zaļo zemnieku savienību rīcību, tad, mans skaidrums būtu tāds, ka, lūk, sabiedrība eiro projekts kā tāds nav populārs, jo ir diezgan liela neskaidrība, kas notiek eirozonā, ir tiražētas, teiksim, visādas pat dažreiz es teiktu muļķības. Un ir diezgan, teiksim tā, politiski, loģiski, gan saskaņas centra, opozīcija kā tādai,
ir kaut kādā veidā eksploatēt šo tautas noskaņojumu. Es domāju, ka saskaņā Centra partijas diezgan skaidri pateicis, ka šie iebildumi ir nevis pēc būtības, bet vienkārši tāpēc, ka tas tauta ir populāri. Es neesmu dzirdējis no saskaņas centra nevienu argumentu vai iemeslu, kāpēc eiro ieviešana pēc būtības ir slikta ideja. Tikai lūk, tāpēc, ka tautai tas šobrīd nepatīk. Jā, Sežankungs, ko jūs sakat? Es atradu citā 2003. gadā vēl pirms referendumu par iestāšanos Eiropas Savienībā Augusts Brigmans. Nākotnē mums ir jāapzinās, ka balsojot par Eiropas Savienību, mums jābūt gataviem arī eiro valūtas piesaistēji. Tad jūsu partija faktiski visu laiku ir bijusi gatava, ka eiro ir jāievieš. Nu, es gribētu teikt tā, ka no 2003. gada ir pietiekami daudz ūdens aiztecējis un situācija ir krasi mainījusies. Man ir tikai jautājums, kāpēc, teiksim, tās 5-6 valstis, kurās šodien ir arī aktuāls eiro ieviešanas process, kāpēc mēs esam vienīgie, kas grib tik ātri? Un kāpēc tās 3 valstis, kuras ar referendumiem noraidīja šo te eiro ieviešanu, šobrīd jūtās daudz labāk nekā eirozonas valstis? Repškungs, vispirms par referendumu. Ir vai nav šobrīd nepieciešams tautai dot iespēju nobalsot konsultatīvi, saistoši, jebkādā veidā par eiro ieviešanu Latvijā? Nu, redziet, mēs, it īpaši diskutējot par šiem jautājumiem biedrībā Latvijas attīstībai, kuru es šovakar īstenībā pārstāvu, mēs esam izvirzījuši tādu principu, katru jautājumu faktiski skatīties caur attīstības prizmu. Ne kādu citu, bet tieši attīstības prizmu. Proti, vai tas šādu lēmumu pieņemšanu drīzāk sekmēs vai drīzāk kavēs Latvijas attīstību. Un jāsaka tā, nu mēs varam katru dienu uzstādīt dažādas referendumus. Nesen mums bija par valodu referendums. Tad mums tagad ir kaut kur no arī, cik es saprotu, kaismīgiem lata aizstāvjiem par Latgales autonomiju pacēlies jautājums. Tad mēs varētu arī referendumu par to, vai mums vēl ar vienu ir vajadzīga vai nav vajadzīga valsts referendumu rīkot. Redziet, mums pirms nepilniem 10 gadiem, pirms 9 gadiem bija referendums, kurā tika nolēmts iestāties Eiropas Savienībā un Eiropas monetārajā savienībā. Nav tā, ka tautai netika jautāts viedoklis. Arī toreiz Latvija varēja nestāties Eiropas Savienībā. Un ir pasaulē piemēri, ka mazas valstis paliek ļoti neatkarīgas, dinamiskas, elastīgas. Bet toreiz dažādu apsvērumu dēļ, galvenokārt es piekrītu drošības apsvērumu dēļ, šis lēmums iestāties Eiropā tika pieņemts, un toreiz viņš bija arī nesaraujami saistīts ar lēmumu iestāties Eirozonā. Un tas arī tika pilnīgi skaidri gan juridiski noformulēts, gan. Nu, šodien, protams, var jautāt, vai kaut kas ir tik dramatiski mainījies, lai katru gadu uzstādītu jaunas referendumus, es nezinu. Nu, šobrīd ir reāli iespēja Latvijai pievienoties Eirozonai, iespējams loģiski pajautāt tautai, vai viņi to vai tiešām grib to, kas pirms nepilniem 10 gadiem jau tika referendumā nolēmts. Nu, katru dienu mēs varam taisīt tādus referendumus, bet es gribētu teikt tā, var nepievienoties eiro, var dzīvot ar savu valūtu. Tiesa gan tās mazās valstis, kuras mēs gribētu īpaši stādīt par savu paraugu, un, piemēram, vienu tādu es gribētu nosaukt Singapūru, otra Hongkonga, izolēts ir sevišķi, ja? Tātad viņas nav nekad savus veiksmus stāst pēdējā fāzē vismaz, ja? Nekad nav īstenojuši tādu lietu, ko mēs saukt par neatkarīgu monetāro politiku. Hongkonga ir cieši piesaistīta ASV dolāram, Singapūras dolārs ir piesaistīts valūtu grozām, kur saturu viņi precīzi neatklāja un svārstīja, bet nav neatkarīgas monetārās. Nu, mums arī šobrīd Latvijai būtu jēga kavēties ar pievienošanos eiro tikai 2 iemeslu dēļ. Viens no tiem iemesliem varētu būt, ka, piemēram, Latvija tik tiešām plāno pāriet uz peldošu lata kursu un pilnīgi neatkarīgu un suverēnu monetāro politiku. Tādu plānu Latvijai nav bijis un nav, bet teorētiski varētu parādīties. Nu, jeb arī otrs, ja patiešām eiro kā valūta zaudētu savu stabilitāti un kvalitāti un eiro sabruktu. Nu, pagaidām faktiski neviens no šiem apstākļiem nav realizējies, un līdz ar to šobrīd jautājums, vai gadījumā tauta nevēlētos pārskatīt savu, nu patās
vēsturiskos mērogos pieņemto lēmumu, nu, manuprāt, nav. Tas bija pirms 10 gadiem. Ja eiro 2014. gadā neievieš jautāšu koalīcijas partijām, tā ir liela problēma Latvijai. Ja referendu dēļ vai kādu citu iemeslu pēc Latvija nedabū uzaicinājumu. Nu, redziet, tā situācija ir tāda, ka Latvija 2005. gadā, līdzīgi kā citas Baltijas valsts, tajā laikā pievienojās šiem valodas apmaiņas mehānismam 2, kas ir viens no nosacījumiem, ka jums tajā mehānismā tas nofiksēt, tā vienkārši runājot, nofiksēt koridoru pret eiro latam. Un tam jābūt vismaz 2 gadiem pirms iestāšanās eirozonā. Šai valstī jāatrod šajā te. Tātad mēs esam faktiski vienīgie Igauni ir iekšā, tātad no 11. gada mēs gaidām, un lietuvieši pat jaunā valdība, kas tikai top, arī paziņoja, ka viņi ļoti cer noķert Latviju 14. gadā vai nu var vēlākais 15. gadā, kas bija Kubiļa valdības priekšlikums. Un respektīvi, mēs visu laiku bijām izvēlējušies savu kursu to darīt. Cik ātri, teiksim, mēs izpildīsim kritērijas, durvis no Eiropas monetārās savienības pavērsies vaļā, un mēs tad iestāsimies. Tātad, ja mēs mainām šo kursu, ir mazliet savādāka situācija nekā Polijai, Ungārijai vai Čehijai, kuras nemaz nav teikuši, kad viņas iestāsies eirozonā. Signāls ir par to, ka Latvija maina politiku, kā minimums, un iespējams arī ekonomisko un finanšu politiku, kas ir nepārprotams signāls, teiksim, Standard & Poor's kredītreitinga aģentūrai, kura jau bija ievērtējusi to, ka Latvija iet šo ceļu uz 14. gada eiro ieviešanu, un kas ir pozitīva ziņa kredītreitinga aģentūrai potenciāli palielināt kredītreitingu Latvijai iestājoties. Tas ir tās garās sarunas, bet saprotiet, mēs neesam tā pašā situācijā, kur Polija, Ungārija un Čehija. Mēs neesam. Viņiem šobrīd juridiski vēl nav iespējams. Es došu vārdu studijā ekspertiem. Sergejs Zubovs arī bija viens no tiem eiroskeptiķiem, kas devās uz Nacionālās apvienības konferencēm, pamatojot savu viedokli. Ir problēma ar Latviju 2014. gadā atliek savu iestāšanos, vai kas ir jūsu tās galvenās bažas, ko jūs šobrīd jautātu tiem cilvēkiem, kas šobrīd šo mērķi realizē? Pirmkārt, es gribu pateikt, ka es neesmu eiroskeptiķis un es neesmu principiāli pret šo Eiropas integrāciju. Tas, pret ko es esmu pilnīgi noteikti, es esmu pret to, ka patreiz Latvijā tiek atkārtots scenārijs, kas bija iestāšanos Eiropas Savienībā. Absolūti nesagatavoti, absolūti nav nekāda formulējuma savu nacionālo interešu, nav nekādu savstarpēji harmonizēto nosacījumi, kā mēs iestājāmies šajā. Un tas ir 2 un ļoti daudz, nu teiksim tā, informācijas trūkuma, maldināšanas un tādas ļoti paviršu propagandas bez iedziļināšanās problēmās. Eiropas Savienība ir pētījums, kas pasaka, ka visas valsts, kas ir pievienojušas eiro, savā attīstībā ir aizkavētas, kas ir komisija dokuments, man viņš šeit datorā ir. Ir tikai Vācija, Francija, Nīderlanda, Beļģija un Itālija, kas ir 2% ir iegūši dēļ eiro monetārās savienības plusus. Šobrīd visas tās valsts, kas ienāca ar ļoti pietiekami stingriem noteikumiem fiskalajā politikā, kā piemēram Spānija, kur budžeta proficīts bija reiz 3 vai 4 lielāks pa Vācijas, kur valsts parāds bija aptuveni 2 reizes mazāks nekā Vācijai. Šobrīd, teiksim, tā ir dimbā, un šobrīd Eirozonā ir milzīgas problēmas. Šobrīd Starptautiskā valūtas fonda eksperti viennozīmīgi pasaka, ka Eirozona šodien ir lielākais draudz pasaules ekonomikai, un recesijas varbūtība ir 85 vai 84%. Mums ir ļoti daudz jautājumu, ļoti nozīmīgi jautājumu, kas ir saistīts ar to, ka ir teorija par vienotu valūtu. Ir 2 autori, kas par to runā. Ir Mandels un Kenems. Labi. Bet to es gribu pateikt, ka šobrīd Eiropa, mēs faktiski neatbilstam tiem kritērijiem. Varbūt pēc tam jau būs iespējas. Pēc tam būs iespējas. Ko jūs to gribējāt teikt? Nacionālo interešu nepārstāvēšana. Latvijai būtu kaut kas jāprasa pretī par iestāšanos eiro? Redziet, manuprāt, formulējums iestāšanos eiro ir atgāns. Mēs runājam par atteikšanos no nacionālās valūtas. Un atteikšanās no nacionālās valūtas ir ļoti svarīgs solis. Un mēs zaudējam vairākus instrumentus. Un tas, es domāju, ka mums pilnīgi noteikti, ja mums ir garantija tam, ka ir speciāla īpaša programma, kad Latvijai ir iespēja attīstīties, es runāju par industrializāciju, par attīstības bankām un daudzam lietām.
Bet tas būtu jānodrošina Eiropas Savienībai. Nē, tas būs jānodrošina pirms mēs vienkārši atsakamies no kaut kāda instrumenta, nevis pēc. Jo līdz šai dienai tas nav noticis. Ja man būtu pateikuši pirms stašanos Eiropas Savienībā, kā būs nenormāla bloķēšana, Latvijas bloķēšana, nu, piemēram, tas piemērs, ko zina visi tagad, ja es saprotu, ka jau sāk runāt. Jūs ziniet, kāpēc mēs ēdam gurķus un tomātus no Nīderlandēm? Tāpēc, ka viņu zemnieki ir saņēmuši 9 reizes lielākus maksājumus no Briseles nekā Latvijas zemnieks. Tā ir konkurences nepieļaušana. Jautājums, jā, vai Latvija var prasīt kādu kompensāciju vai kaut kādu labumu būtu? Ziniet, es domāju, ka ir ļoti dīvaini domāt, jā, ka mēs varam pieprasīt kaut kādu kompensāciju par to, ka mēs lūk tagad atteiksimies no savas valūtas. Jā, no šādi domāt ir vairāk nekā naivi. Jā. Savukārt, ja mēs runājam par šo pētījumu, nu, es teicu harmonizēt attiecības, nevis pieprasīt. Jā, bet, nu, lūk, te jums ir ļoti vienkārši, teiksim tā, pierādījums no pretēji, jā. Teiksim, šis apgalvojums, ka vienota valūta, kā vai valstu, teiksim, attīstība, jā, nu, paņemsim Amerikas Savienotas valstis, jā. Ja šis apgalvojums būtu korekts, tas nozīmē, ka Amerikas Savienotas valstis varētu iznīcināt, teiksim, varētu atteikties no savas vienotas valūtas, no dolara, un katrs štats ievies savu valūtu. Un šādi veicināt savu ekonomisku attīstību. Tur ir federācijas, sorry. Tie secinājumi ir tiešām revolucionāri, jā. Seženkungs. Es varētu teikt, ka man ir patiešām vissvaigākā informācija no Vācijas, jo es vēl šorīt biju Berlīnē. Un braucot no viesnīcas uz lidmašīnas, vienkāršam vācu puisim, taksometra šoferim prasīja, nu, ko tu saki par eiro, mums te tūlīt jāizlemj. Viņš teica tā, ka cenas pacēlās mežonīgi, algas palika uz vietas, un joprojām šī te proporcija nav samazināta. Un ja Merkel šodien sarīkot referendumu Vācijā, tad figu viņi dabūt ne eiro. Muļķības, totāls muļķības. Cēnu celšanās un algu palikšanu uz vietas. Mēs varam elementāri datus no Vācijas, nekādas inflācijas. Es vienīgi maz repliku. Mēs šodien arī uzklausījām Rimševics kungu un Dombrovska valdi, premjeru un Latvijas bankas prezidentu. Tur skaitā bija arī jautājums par šo inflācijas līmeni, kas saistās ar eiro ieviešanu citās valstīs. Un tā pieredze jau var ticēt Rimševics kungam. Tātad viņš rādīja arī šai prezentācijā maksimums, ko viņš vērtēja, tas bija Igaunijā un vēl dažās valstīs 0,3% ir pašas eiro ieviešanas inflācijas līmenis. Un te mēs paskatāmies, 2007. gadā mums bija 17% inflācija. Ekonomika kaut griezdamās, mēs tur 11% arī bija IKP pieaugums, pēc tam mēs iekritām burbolī, protams. Bet tajā laikā neviens neuztraucās par 17% inflāciju, uztraucās, bet ne tik ļoti kā tagad, par iespējamo 0,3 vai pat lielāku, vai pat 1% vai pat 2%. Ja mēs izdarām samērā būtisku ģeopolitisku lēmumu, 2%, pat ja tas ir tik daudz no šīs eiro ieviešanas, arī tad tas ir vērts apsvērt valsts vīriem pirms šī lēmuma pieņemšanas. Un es domāju, ka tas nevar būt izšķirošais arguments, pat ja ir tik slikti. Tomēr tas ir tas, ko daudz cilvēku arī pagājušajā raidījumā pensionārams teica, jā, bet mainās nauda, celsies cenas, to taču mēs visi saprotam. Droši vien atcerās arī laiks, kad zaudēja savus iekrājumus, atcerieties, kad, nu, padomu iekrājumi pazuda, kad ievies eiro valūtas. Es pieļauju, ka tas ir rada to mītisko priekšstatu. Padomu iekrājumi pazuda padomu rubļu sabrukuma un inflācijas rezultātā. Nevis valūtas ieviešanas rezultātā. Ja mēs nebūtu ieviesuši valūtu, tad tie rubļi būtu krituši vēl tālāk un vēl trakāk, jā. Mēs, apmainot naudu, apturējām kritienu un palikām vismaz tajā līmenī, kurā bijām nokrituši. Rublis tālāk krita 10 un 50 reižu tālāk Krievijā. Ja? Tā ka nevis valūtas maiņa pat izglāba, bet, diemžēl, izglāba par vēlu. Bet man grūti pateikt, protams, es neredzu tos mehānismus, kāpēc tieši ieviešot eiro varētu celties cenas. Jo, ja, piemēram, Igaunijā cenas kronās bija daudz lielākas nekā cenas eiro, tad psiholoģiski varēja tirgotājiem rasties kārdinājums uzlikt mazliet lielākas cenas eiro, kas tik un tā izskatījās mazas. Mums cenas tīri tie skaitļi eiro valūtā droši vien būs augstāki nekā latos, un ja tirgotāji viņus vēl pacels, nu tad nebūs pircēji. Bet es negribu apgalvot, ja, ka tur tās cenas nemaz nenosvārstīsies to, lai... Bet redziet, mums te ir citi apsvērumi. Es neesmu tāds ļoti, es neesmu karojošs eiro ieviešanas piekritējs,
Drīzāk man pat ļoti patīk neatkarīgi pilnīgi Latvija nekādās savienībās, tā kā Šveice, ja, ar savu neatkarīgu monetāro politiku peldošo kursu, man tas būtu ļoti simpātiski. Drošības apsvērumu dēļ mēs savā laikā iestājāmies Eiropas Savienībā. Man nepatīk Eiropas Savienība ar viņas birokrātiju, ar viņas nevienādiem maksājumiem. Drošības apsvērums jūs. Drošības apsvērumu. Bet tagad paskatieties, ja mēs faktiski lietojam eiro šodien. Ja? Tātad valūta lats, kas ir ar cietu kursu piesaistīta eiro, nav nekāda atšķirība no eiro. Tā atšķirība ir tā, ka mēs šodien nesēžam pie tā galda, kurā tiek pieņemti lēmumi, kas attiecas uz eiro. Arī tas ir arguments. Tātad mēs neesam šobrīd Rietumu Eiropas centrālo ietekmīgāko valstu vidū. Nu tad kāda jēga no vienas puses lietot eiro valūtu un atteikties no iespējas pievienot pie lemjošajām valstīm? Par šo, par drošības argumentiem pēc īstas reklāmas pauzes būsim atpakaļ. Cenu klubs LV. Svētku piedāvājums. Lielais katla komplekts Cillinger 40